jānomazgā mute, pirms ar jums runāju. Un aiziet, čau, šeit neviens cits kā Džambo Jānis Trekteris. Kameras otrā pusē ir Juris un tajā pusē ir Sandis. Tātad mēs esam beidzot sagaidījuši skaistu laiku. Ir 7. aprīlis, pulkstens ir 11. Mēs stundu esam braukājuši apkārt. Esam skaistā vietā, netālu no Jelgavas. Un kā jau jūs noprotat, šī būs Vimbu epizode. Pēdējā Vimbu epizode mums bija Kuldīgā uz pludiņiem, kur mēs vēl uz zurmstromingu ēdām. Tā kā te stūrī varat noskatīties, kā mēs nereāli atvilkāmies Vimbus. Atceries, Juri? Bija. Nu tā, ka... Viena bija, laikam. Jā, nu 2 vispār. Un Sandis tur spoli izārdīja un mētāja. Tātad, jaucam barību. Esam paņēmuši ūdentiņu, iesmēluši. Ūdens ir, pavēzis, bet nav tā, ka pirksts salst. Un mums ir salmon, kā saka, iedevuši vairākas barības. Šī ir original, jā, tā kā oriģinālā Vimbu barība. Jauksim klāt, iebērsim, skatāmies. Es domāju, ar zemi nejauksim. Ko tu saki, Juri? Vai vajag zemi? Es teiktu, ka vajag, jā, viņa. Jo, godīgi sakot, es esmu dzirdējis, ka citi arī pērk speciāli zemi, jā. Nu, varam jau arī paņemt zemi klāt. Ierakstēt vispār komentārā, jā, bet noteikti kaut kādi advancēti feederisti, kas vispār rubī šo tēmu daudz labāk kā mēs. Vai jūs jaucat barību ar zemi vai nejaucat, jo te domas arī baigi dalās, jā. Tātad mums ir salmo klasiskā, un šis ir jaunums. Šī ir ar krevetīti, jā, garnelīti. Tu paņēmi garnelis, Juri? Es nepaņēmu garnelis, Es arī nepaņēmu garnelis, jā, es aizmirsu mājās. Man arī palika leduskapī. Tāpēc nospiežam laiku par to, ka mums palika garnelis mājās, bet mēs Vimbus ķersim uz pavisam vienkārši baltie tārpiņi un pinki. Viņu saturēs arī zem ūdens drusku labāk, manuprāt. Daudzi liek pusi uz pusi, piemēram, jā. Viņi liek pusi uz pusi, jo, lai barība tik daudz netērētos. Tā. Jā, ir arī ekonomiskais moments. Bet es saku, tad to pašu zemi profesionāli feederisti, jā, viņi pērk vecīt veikalos. Es nezinu, vai viņi kaut kā atšķiras. Es domāju, tas ir ērtībai vienkārši. Varbūt, jā, jo tā zeme, tiešām es aptut. Vienmēr viegli sarakt viņu. Te jau kāds vienkārši pacenties drusku noracis. Tas ir ļoti labi. Rekur pamataukla, jā. Un slīdošā karabīnīte. Rekur barotava, 100 grami. Tad ir griezulīts un kaut kādi 70 centimetri pavadiņa. Un pašā galā ir spoguļu āķīts, kam virsū ir 2 baltie un 1 pinks. Iebarojis es neesmu, metīšu vienkārši pa taisno. Labi, baigi tālu nevajag mest. Kā saka, kā 20 metri jāmet. Atrodam punktiņu, uz kuriem mēs metam. Iziet uz to egli. Aiziet. Un viss. Un šovs var sākties. Rekur mēs uzmaucam 120 grami šim kātam. Te sistēma ir tāda pati. Te tikai citādāks no iepriekšējā kāta ir tas, ka te ir diezgan, es pat teiktu, ļoti garā pavada kaut kāds metrs, jā. Ja iepriekš bija kaut kāda 50 plus, tad te ir 100 plus. Un te ir parastais 10 izmēra āķīts, jā. Man Džeki teica 12 izmēru, es nezinu, bet neskaitot visu nosaukto, es vēl izdarīšu tādu lietu, kad es uzmaukšu puķika gabalu virsū, lai tas āķīts paceļās nedaudz augšā. Rekur uzmaucam putuplastu virsū, jā, un uzliksim vienu pinku un vienu balto. Vienkārši, kā man Džeki teica, ir jāeksperimentē,
teiksim, arī ievācot informācijas, uzzināju to, ka pa iepriekšējiem gadiem, cik mēs te 2 reizes esam bijuši, nu, tieši šajā vietā mēs esam 1. reizi, bet, nu, rajonā, tad mēs pa tālu esam metuši. Nav nepieciešams tālu mest, ja. Un, nu, vislabāk viens kāds vienā distancē, otrs kāds otrā, un tad. Un galvenais, pats svarīgākais, ja jums sākas ķerties, nesākat kaut ko jaunu domāt, nu, ķipa, nu, tur pavadiņu, izmērus mainīt vai vēl kaut ko, nu, tas nav nepieciešams. Tā ļoti daudzi izčakarē, nu, savu copi un vairāk viņiem nekas neķerās. Nu tā, pārbaudīsim teoriju praksē, vai tas tiešām viss tā strādā, jo, nu, gribās jau arī jums kaut ko iemācīt. Bet, lai jums iemācīt, pašam ir jāiemācās. Un zina, kas ir vēl laba lieta? Šī tāda te dvielīca. Tad jūs varat visu noslaucīt, un jums ir spola tīri, viss tīrs. Un aiziet reklāmas pauze. Tātad, kā jūs redzējāt, jā, es paņēmu 0,16 mm biezu fļuriku, kas iztur 2 kg, un arī auklu uztinu jaunu, un aukla ir man 0,15 un iztur 8,4. Bet, ko es gribu jums pateikt, nu, nedarat tā kā es, jā, jo es zināju to prikolu, ka uz auklām, uz tām spolītēm, tur ir tāda uzlīmīta. Šī tāda te, viņa izskatās, jā, rekur, uzlīmīta. Un to uzlīmīti tu vari paņemt un uzlīmēt uz spoli, un tad tu zināsi, nu, cik tev bieza tā aukla ir. Šito, kā saka, elementāro tips and tricks man Alex Crazy Fishermans pateica, ka mēs kopā copējām. Jo tā iedomājas, tev ir tik daudz auklas, spoles, ja, un, nu, nevar visu laiku atcerēties, cik uz kā ir bieza, ja. Ja ir, kā saka, viena spola, viena aukla, viens kāds, ja, nu, tad ir bišķi vieglāk visu atcerēties. Bet es izdarīju baigi muļķīgi. Es iemetu to spoli ūdenī, un tad es ņēmu un tinu. Un šitas te vienkārši nokrit nost, es viņu nevaru vairāk pielīmēt, un es taču nekādu tur super līmi nelīmēšu pie spoles. Tā kā, kad jūs dabūjat aukli, noplēšat uzlīmi, uzlīmējat uz spoles, un tad tinat virsū. Un vislabāk uztīt vienkārši iemetat ūdenī, un tā viņa pa ūdeni uzreiz samitrināsies, un viss ir baigi forši. Slīdošās sistēmas, jā, nu, man ir šī tādas te inline feederīts. Arī ļoti labi. Rekur ir vēl šitās te gumijas uzmaviņa, lai nosektu to dzelzīti. Nu, es zinu, ka samam ļoti nepatīk dzelzis.
ka viņam bezmaz vai alerģija ir, tāpēc man ir visādi nipeļi, ko augt virsū lielāki, mazāki, ja. Drīz dosimies kvokot, ja, ķersim lielos samus ar lieliem āķiem. Šitie jau nav liela āķi, bet tā kā viss būs rekurses, visādas torpēdas nopircis, jā, lai pēli turēt augšā, jā, viss kaut kas interesants ir. Par āķiem te ir kobras, te ir aunerīši, lielāki, mazāki izmērot. Džeki teica, lai es uz 12. Jā. Tagad es uz 10. maucu, varbūt būs uz 12. jāliek. Bet nezinu. Reku griezulīši šādi, jā. Viss kaut kas ir, kā saka. Bet Jurim no Sandi ir bišķi vienkāršāka sistēma. Iedan, es uzfilmēšu tevi. Tā, reku ir piemērs manai sistēmai. Un viņa sastāv no pašā galā barotavas. Kaut kādus 30 cm vēlāk ar parastu mezglu es esmu piesējis mazu pavadiņu ar āķīti. Vēl 30 cm vēlāk arī ar tādu pašu mazu pavadiņu un mezgliņu es esmu piesējis citu āķīti, interesantāku. Un visa sistēma galā mums ir piekabināta vienkārši ar tādu karabīnu, kas nāca Jumbo komplektā, Jumbo kāta komplektā. Savādāk es būtu vienkārši arī to pašu auklu piesējis ar mezglu klāt pie. Kāpēc tu troņikus neizmanto? Pie visas sistēmas. Un tā ir lētāk, izdevīgāk. Jā. Nezinu. Un arī dzelzs nav faktors, jo zīmiem jau tas dzelzs baigi nepatīk. Varbūt arī. Bet pagaidām neķerās ne tev, ne man. Jā, ir bijis, kad ķerās arī, bet šodien vēl neesam noķēruši pagaidām neko, bet ir bijusi laba copi, tā kā gan jau būs arī zivs. Reku ir elementāri. Ieliekam paciņu, ielējam ūdeni, aizlokam ciet un būs gatavs. Easy! Mēs nevaram noķert zivi, bet mēs badā nenomirsim. Tāpēc paldies Salmo, kas ir parūpējušies, lai mēs nenomirtu badā. Taisam augšu vaļā. Ir šitā. Cipars 2 mēs ieliekam iekšā. Dārzeņi sautējums ar vistas gaļu, 380 grami. Kronis. Ūdeni ieliek. Ūdentiņu mēs ieliekam līdz otrajai. Un šai līnijai. Zaķimožu. Kādreiz bija ķekavs savot. Negribēju sponsorēt. Jā, tagad zaķimožu. Tak, labi, vajam. Man liekas, bišķi pa daudz sanāk. Es teiktu, labāk nolēj, ja tur ir pa daudz. Tā, kā tur ir? Nu labi, bišķi nolēsim, ne? Tā? Nu ir. Ne? Ok, un tagad mums ir jāizlok ciet. Man liekas, to uzlīmu varēja izmantot, lai pielīmētu to galu. Tieši tā. O, viņš karsts.
izliešu ārā, nevajag verdošs vēl būs. Viņš var teikt uzsūcies. Viss tā paciņa tāda forša, silta. Kā esam vaļā. No, viss. Tā. Galvenais es sevis satīram, jā. Arī, ja jūs neesat parkā, mēs šobrīd atrodamies parkā, mums jau te atnāca. Viņi teica, ja gadienā kaut ko atstāsiet, viņi būšot nāvīgi dusmīgi. Jā, smaržo labi. Tā, nu, mēģināsim sadalīt 3 draudzīgās daļās. Es ēdīšu no pakas, bet jums tā smukāk uzlikšu. Tīri testiņam. 1, 2. Tak. Nu, liekas, kad būs draudzīgi, jā. Nu, principā man kaķim ir vairāk. Bet, nu, tīri testam, es domāju, būs labi. Pagaršojam un pasakām, kā garšo. Nav tā, ka es sev atstāju baigi daudz. Čipa viss pilns. Silts ir. Garšīgs arī ir. Tā kā jā, pagaršo, Juri. Tā aizsūlītās laiviņā pagaršošu uzreiz. Šitā? Hops, šitā tas man izstās tieši sejai priekšā. Šitā tas notiek. Nu, ir ēdams. Vai ir ļoti garšīgi? Nu, ir normāli. Tev negaršo? Es teicu... Zini, kas ir pārsālīts. Nu, es piekrītu, priekš manis ir pārsālīts. Ka tās garšielas ir bišķiņ pa daudz, bet... Bet, nu, noteikti ir ēdams un, nu... Jā, ja tu esi izsalcis, pat ir ļoti garšīgi, bet, nu, īstenībā... Es laikam esi izsalcis. Īstenībā pie mammas ir garšīgāk. Nu, zini kā kur mamma gatavo. Tad viss no tā atkarīgs, bet viņiem ir arī pieejams citas garšas. Es paņēmu šito dārziņu sautējumu ar visas gaļu. Viņš maksā 8,45, sildelements maksā 2,50. Nu, proti, kopā tie būs kādi 11 eiro, kas, manuprāt, nav īpaši lēti. Bet tu jau esi apēdis. 3 cilvēki raķini. Nu, nē, te viens knapi var paēst, nu, tādā ziņā. Mums jau tāds testiņš, bet, nu, tas, kad silti, jā. Nu, un ja tu nerubīji kā sautējumu taisīt, tad, nu, šis būs opcija tev. Desmaizītes noteikti sanāk lētāk, bet vai labāk? Nu, nezinu. Nē, ir labi. Ir labi. Absolūti ir labi. Tās garšielas, jā, tam es piekrītu. Jāpasaka arī kaut kas, nu, kā saka, lai ir subjektīvi, tā laikam saka. Nu, es arī esmu baigais gardēdis, es esmu sabojās ar ēdienu, ja es tur jūtu drusku vairāk sāles, tad... Nē, es sāli pats neaizraujos baigi daudz. Bet, zin kā, varēja būt vairāk. Tie ēdieni vienmēr pārsālīti, jo viņiem ir baigais termiņš, viņiem jābūt tur. Visiem glutamātiem pilnam. Bet, jā, ko es tagad pāēdot sajūtu, nu, ir riktīgi daudz gaļas. Gaļa gan daudz. Nu tā, kad nav ķipa viena vista, ko mēs... Es teiktu, ka te ir vairāk gaļas nekā vispārējā. Tāpēc ir tā vērts. Nu, kad tik mēs nebraucām vēl vienu dienu. Baigi nabadzīgi. Bet nav tā, ka mēs nerubījam kaut ko, mums te blakus arī nevienam nekas neķerās. Jā, 5 džeki aizbraucu projām no 9 rītā. Mēs ņemam un, kā saka, šancējam un barojam, nebarojam, pārmetam tuvā tālā distancē. Nu, nav tā, ka mēs iemetam, kā saka, un aizmirstam. Visu laiku aktīvi šancējam, bet vispār nekā nav. Nezinu, strauma parādījās, nu, varbūt tas kaut kā uzlabos situāciju, bet, nu, ir cerība uz kaut kādu iznācienu, bet, nu, vismaz tagad ir nedaudz iekos, tad, nu, varu vēl kāds 2 stundiņas pasēdēt. Un aiziet. Nu, dodamies uz virtuvi.
Tā, nu, sveiciens virtuvē. Portable gas barbecue. Mēs pirkām Decathlonā. Un es vakar, kā saka, aizbraucu pie viņiem un prasīju. Piemēram, ir tie barbecue, kā saka, kas ir ar atklāto liesmu, ja, kur trauku uzliek virsū pānu, un vai viņiem ir kaut kāda speciālā pāna, lai zīves varētu cept. Viņiem ir, bet nu, viņi teica, no mājas var arī ņemt parasto. Bet izrādes, man nav ar atklāto liesmu, man ir vēl labāks variants. Man ir ar šī tādu te, viņš nereiz nav lietots. Redzat? Ar pannu jau? Ar panniņu. Un tik kolosāli. Nu. Un man ir arī ar atklāto liesmu, man uzdāvināja. Tā kā abi varianti, bet zivtiņām es tieši gribēju ar to pannu. Te ir šitā te viss izskatās. Nereizi nevis lietojis. Es nezinu, kā sanāks. Kas un kas. Es pat nezinu, kas tās tāds ir. Tā kā gan jau bišķiņi pačukarēsimies. Kā viņi liekās iekšā, kā tev liekas? Skrūvē vaļā, skrūvē iekšā. Tā? Kaut kā šitā varētu būt, ne? Pēc loģikas. Jā. Viss? Tik elementāri. Un pat neuzsprāvi. Pagaidā. Vismaz labi. Lok. Nu ko? Bum. Uzregulējam uz maksimumu? Jā. Kars. Šī ir indukcijas krāsnes. Jā. Nu labi. Vajag piešķilt varbūt, ne viņu kaut kā? Man liekas, ka nē. Deg jau? Domā, vajag piešķilt? Es teiktu, ka jā. Tā ir gāze taču, vai ne? Man liekas, ka viņš sildās pa taisno. Vai kā viņš var uzcelt, viņš nav iztak? Rekur? Pa turien nāk plika gāze. Pa šeien, ne? Tur liesmā jābūt. Jā? A tev sērkots viņi ir? Ups. Nopietni. Yeah. Kas tur notiek? Paga, viņš jau silda? Aizgāja. Nu, izklausās, kad ir uguns jau aizgāja. Ēst grib, bet noķert neēst. Man Juris pateica, ka džambo nav baigi interesanti cept kartupeļus. Tāpēc mums ir jānoķer zīves, lai mēs varētu uzšmorēt. Bet, ja jūs nezināt, kā uzcept kartupeļus, jā, nu, bez problēmām. Tā, mums ir 2 maizītes, rekur. 4. Bet skatāmies, kas mums apakšā ir. Mums ir kartupeļi. Paņemam silti. Taisam vaļā. Nu, kādu pusstundiņu mēs pacepām. Nu, neizskatās slikti, manuprāt. Nu, izskatās gatavs. Izskatās vairāk kā gatavs. Tak, karsts bišķiņ. Perfect. Noņemam mizucīti nost. Labi aptīti. Nu, kur sīpoliņš? Bišķi piedeļas.
kā Džeki neies noķert vimbus, ir jāēd kartupeļi. Baigi labi. Tas jau sāča, kas skrien. Džeki ir ciet no šiem. Vai tā ir cope? Nē, tā bija cope. Tā bija cope, es redzēju. Nu bija cope. Bija. Nu, te beidzot. Ira? Nedod atpakaļ? Viņa aizgāja. Aiz kantītes aizgāja? Es domāju, draugi, nozīmē, ka šodienai pietiks. Aizgāja. Domā, mums ar 5 pietiks. Pietiks ar 5? Jā, nevajag vairāk. Karāči, mēs šo epizodu samiksēsim kopā kādu citus, jo šodien vispār nav vimbu. No tā, ka Džeki Ventā ir saķēruši baigi daudz, Kuldīgā ir saķēruši baigi daudz, bet šeit, kur mēs esam, nu, man jau čatiņš ir, ja? Vispār nekā nav. Nu tā, ka vispār nekā nav. Tur meitenīca teica, ka zivs norāvās, bet man liekas, viņi nezina, kas ir zivs. Viņi sajauc zivi ar kaķi. Nu tā, ka šodien vispār nekā nav. Ar Jurčiku saplānosim copi, samiksēsim kopā, jo mēs esam uzcepuši kartupeļus sīpolos, jā, bet jā, jūs paši saprotat, nu. Tā kā... Nu, bet tikko bija copi vai nebija? Nē, godīgi sakot, es nezinu, jo es iesviedu baigi tālu, tur ir baigi spēcīgā straume, un, manuprāt, vienkārši baro tavu pārlec. Okay. Nu, izskatījās pēc copes. Izskatījās pēc copes, bet, nu, arī, ja mēs noķertu vienu zivi, nu, nelaist ārā. Mēs neesam tik lieli nabagi. Mums ir arī pašcieņa tomēr. Tā kā samiksēsim kopā un tiekamies tad jau nākamajā dienā. Čau! Jori, kad tu tiec makšķirē? Tūlīt. Un aiziet. Esat sveicināti otrā dienā. Nu, zivis ir jau tagad. Viss notiek. Nu, principā, es sildu pannu. Vihā. Viss, sākam gatavot. Kad nav metrmēra līdz, tad mēs atveram iPhone un nomēram no astes līdz galvai 33 centimetri. Var ņemt no 30, tā kā šitā ies uz panniņu. Skaista. Situācija ir tāda, ka atrodamies mēs Garozā. No rīta uzrakstīja man Kristers. Pateica, ka ir zivis,
atsūtīja bildi arī. Un atbraucu, Džeks blakām, tur ātri normu saskaldīja, aizbrauc projām. Kristers ar Sandi arī projām, ne Sandi, bet ar Rolandu arī abi aizbraukuši projām. Atkal mēs ar Sandi un Juri esam atbraukuši. Jurim viena zivs, man viena zivs. Pāris aizgājušas, es domāju, ka sāksim grilēt grilu un paralēli ķersim. Katrā ziņā mēs varam apēst bez limita daudzumu zivis, man liekas, vai ne, bet varam paturēt, tikai 15, 5. Pa tehnikām, ko es varu pateikt, ka copes, cik es čatos lasu, ir uz balto un uz pinku, bet mēs abi ar Juri esam noķēruši uz garneli. Un es iepriekš liku vienkārši garneli, bet tad Juris pateica, ieliec arī barībā garneli. Un Kristers darīja tāpatās, un viņš arī uz garneli noķēra. Un tad, principā, re, kur ir tīģerene. Es mizoju no čaulas, Juris nemizoju no čaulas. Un tad es vienkārši samaisu viņu kopā ar salmo, krevetīti un klasisko. Kaut kā tā. Vienu mēs uzliksim uz āķa, un viena būs, re, kur barotavā. Āķis man ir milzīgs, šāds, re, kur netīra roka. Bet ja ņem, tad ņem, re, kur nepaņēma, es pieļauju, ka vienkārši aizšāvu garām. Un par pavadiņu, es nemāku ar tām plānām pavadiņām. Es tomēr 0,15 nomainīju uz 0,20, jo pāris zīves aizgāja. Tāpēc, ka no zandarta copes man ir pārāk spēcīgs tas piecirtiens un, kaut kā tā. Ko es vēl varu pateikt, jā, pavadiņu garumi ir kaut kādi, tur 50 cm, varētu būt 40, 60, varie. Un distances gan tuvās, gan tālās. Godīgi sakot, man paņēma tālijā. Un tev, Juri? Man ir tālijā. Arī tālijā, Bet daudz produktīvāk diena nekā iepriekš. Bijām ir copes, vīķītes, arī noķēra 2. Tā kā, es domāju, ka būs viss ok. Vairāk man nav ko jums teikt. Viss pa vecam, kā saka. Parastā bezcopes diena, bet bišķiņa zīves būs kaut kā tā. Būs, ka uzceps jau ir. Jau ir, jā. Vēl cārā. Tā tas izskatās. Tāds izskatās, tajā filmē viss notiek. Kāds kratās, es pat neko nedaru. Es domāju, ka zivs jau ir galā. Vienkārši valkam ārā. Nāk. Ir? Purina. Sākās copa. Viena pēc otras valkam izskatās. Pulkstens ir 15 un 23 minūtes. Tā kā viss notiek. Sānis kā ierasts pild savu uzdevumu. Godam. Trāpīt. Banzai. Sandi? Ir arī zivs priekš tevis, kā saka. Tā kā katra pa zivī. Varam kurināt grilu. Un nākamais katrs no grila. Jā. Bam! Tā recepte, cik man stāstīja, baigi elementārā. Es pats pirmo reizi kaut ko tādu daru. Esam notīrījuši vimbiņu. Zvīņas izķidājuši visu pa smuko. Paņēmam sāli piparus. Elementāri. Uzkaisam droši virsū. Nekāda problēma. Sāls ir daudz. Visu iekšu. Arī kārtīgi. Saberam.
Bēram droši. Bēram. Mums jau rekurti vēl paliek. Rekur. Visu paņemam smuki. Rekura citronu vēl ierīmē. Ir tā. Rekur visu. Paņemam. Sarīvēsim. Piepildam. Rekur ieliekam kādu sīpoliņu iekšā. Kādu mazo mini šito te citroniņu. Izskats ļoti apatelīgi, ļoti profesionāli. Un nepavēlties es skatījos Gordon Ramsay Hell's Kitchen. Welcome to Jumbo Hell's Kitchen. Bet es domāju, zin kā. Kur ēdiens ir tik svaigs, ka viņš vēl ir dzīves? Kur ēdiens ir tik svaigs un varbūt neizskatās īpaši pievilcīgi, bet es domāju, ka būs labi. Ņemam šitā te. Galvenais vai pietiek. Aiztaisam visu pietkārtiem. Principā tur viss ir kārtībā un to pašu atkārtosim ar vēl vienu. Kur būs viena, tad mēs 10 minūtes no vienas pusītes, apgriežam 10 minūtes no otras pusītes un saģot. Skatāmies, cik traki ir. Tad būs oglīti. Oi, Džeki, man liekas, sanāca. Perfekt. Man liekas, ka sanāca. Smaržu arī burvīgi. Vienkārši pagaršojam, jā. Varbūt vēl bišķiņi. Vajag uzcept. Asaciņš ir, protams, kā jau imbai, bet pagaršo. Kā ir? Super. Drusku tā kā suši. Rādams. Jū. Garšo pēc zivs. Jā. Poļ. Tad ir īstais. Garš kartupels nesanāca. Jāls kartupels vēl, jā? Kartupels nav labs. Iepriekš mums kartupeli labāk sanāca. Bet zivs laba. Vienkārši. Ja mēs cepjam daudz zivis, tad vajag. Nav jau vietas tiem kartupeļiem. Jā, tieši tā. O, kāds sulīgs kumos. Baigi labi. Mēdrīgās līdekas laidiet vaļā, lielās lašmāmas laidiet vaļā, bet vimbas ēdiet.
Re kā, ēdam un ķeram. Ķeram un ēdam. Uz mājām taču ar kaut kas jāizved. Esmu pārslēdzies uz 100% garneli. Stipra? Labi, jā. Ui. Esmu pastīsimies. Jū, labs. Karpa. Viss ir komandas darbā. Un apskatieties, uz cik maza āķīša viņi paņēma. Nereāli. Tu brauks mājās. Viss kārtībā. Profesionāli. Tā visām čolām vēc, jā? Vairāk garšas satura visu. Varbūt. Varbūt tā arī jāsāk darīt. Es, tā kā galvenokārt, tur tas astītes un kāņas atstāju vienkārši cerot, ka tā zivs atpazīs viņu. Tā kā, zin kā, dzīvē kaut kad ir redzējis, garšojas, jo tā. Jo, nolidēja. Aizgāja. Aizgāja. Nav nekas, bet tā sistēma tā. Katru reizi, kad es tā piedzēmu, tad dzīves sāk ķerties. Jā. Nē, viss labi. Tagad mēģināt. Sandiņas piesnājums, ka dzīves. Nē, mēs jau 12 jānoķer. Kur zivs? Kur zivs? Ko? Aizgāja? To te bumbiņu. Bet neiespējams zivu. Sandis vienkārši. Es braucu mājās. Jā, protams, iekurināšu. Davai, čau. Ārprāt. Kas tikko notika? Tikā bija situācija tāda. Es zvanu draudzenei, runāju draudzeni, bija multitaskings. Mēģinājām iesmelt zivi. Sandis ņem, jau velk. Es hups, azivs pret māliņu un visu. Un palika tikai šitas te puķiks iekšā. Tā kā jā, baigi svarīgi. Lai, kad jūs velkat zivi, jā, visu laiku uz augstu, lai viņi maksimāli. Tāds op. Jā, nevar ļaut zivi atslāpt. Tik gaiši. Normāls āķis. Ja es nebūtu noķēris neko, tad es saprastu. Bet viss. Sēģot? Nezinu. Īsts vienbas āķis tas. Jā. Visu mormeni. Prāt cik garu? Reāli gara. Tā kā dropšut sistēma bez mazot. Ļoti gara.
Avadiņa arī ir super gara, jo zivs ir super cimpralīga. Nu šādi tas viss izskats. Nu, iemetīsim normāli, jo te ir tāda sērīta, seklumiņš. Tā kā no tuvās distances baigā jēga nav. Normāli, saģot. Viņš piko. Tieši tādā pašā distancē. Vai tam nav, vai ne? Ne, ir? Nu, kā saka, kas nepadodas, tam sanāk, jā. Un cik es no vietējiem esmu paklausījies, nu mums te atnāca, pakonsultēja, kas un kā. Tāda vimbas ir ļoti, nu nav gluži tā iemet un velc, jā. Tas posms nav sācies. Ir garas sistēmas, jā, rekur, metrs bez maz vai. Tuvākas, tālākas distances, godīgi sakot, diezgan liels čakars. Kam patīk čakarēties, īstais laiks. Lai gan, kad jūs jau redzēsiet, tad jau būs iemet un velc. Bet man liekas, šī ir pirmā vimbu epizode, kur mēs uz fīderi makšķerējam. Jo mēs esam tikai ap pludiņu, Kuldīgā. Un Kuldīgā šobrīd var pa 40-50 gabalām saķert. Tā kā es domāju, mēs šodien beigsim. Tagad uzfilmējām, kā saka, nobeigumu ar zivi, kas ir ļoti labi, jo copas epizodē ir jābūt zivī. Nebaidieties likt lielus āķus. Garneli. Es šodien esmu noķēris visas zivis. Šī man ir 3. vimba šodien, un visas es esmu noķēris ar garneli. Nu, skaisti viss. Stāmierīgi, atvedamies. Paldies, ka skatījāties šo epizodi. Nospiežam laiku, subscribe, ierakstat komentāru. Kādu zivi jūs vēlaties, lai mēs pagatavojam nākamajā makšķerēšanas epizodē.